Ēdināšana ļoti lielā mērā ietekmē bērna attīstību pirmajā dzīves gadā. Tāpēc Māmiņu klubs ir sagatavojis šo filmu, lai sniegtu jaunajiem vecākiem vadlīnijas par bērna uzturu. Māmiņas uzzinās, kā uzsākt pirmo piebarojumu, kā ēdināt bērnu līdz gada vecumam un kā pašām pagatavot gardas un veselīgas maltītes mazajiem. Mums palīdzēs bērnu ārste un diētas speciāliste Diāna Zagorska un jaunā māmiņa pavāre Sandra. Latvijā noteikti, ja bērns ēdināts tikai ar mammas pienu, tad pirmo piebarojumu dārzeņu, biezeņu vai graudaugu putriņu veidā bērniņam jāsaņem no 6 mēnešu vecuma. Taču, ja bērns ēdināts ar adaptēto piena maisījumu, tad piebarojums jāsāk dot jau no 4 mēnešiem. Kāpēc tik svarīgu pirmo papildus ēdienu ieviest laicīgi? Laicīgi tas ir domāts bērniem pēc 4 mēnešu vecuma, jo šī vecumā zarnu trakta gļotāde ir jau daudz maz nobriedusi, un viņa spēja sagramot svešās olbaltumvielas, ko bērns saņem pārtiku, ja tas nav mammas pieniņš. Un līdz ar to bērna alerģizācijas risks tiek samazināts. Ja arī mazulis saņem tik vērtīgo mammas pienu, 6 mēnešos viņam jāsāk saņemt arī papildus uzturu. Bērna fiziska aktivitāte pieaug, un lai cik būtu pilnvērtīgs un labs mammas pieniņš, viņš vairs pēc 6 mēnešiem bērna pieaugušās prasības pēc enerģijas un galvenais minerālu vielām un vitamīniem nespēja nodrošināt. Nav noslēpums, ka bērni attīstās ļoti dažādi, un arī piedzimst cits ar lielāku, cits ar mazāku svaru. Kā tad īsti noteikt, kad mazais patiešām ir gatavs savai pirmajai maltītei? Bērns ir gatavs pirmam biezākam ēdienam, tad, kad viņa svars ir dubultojies. Praktiski mūsdienās bērna svars dubultojās salīdzinot ar dzimšanu, tas ir 4–4,5 mēneši. Tad nākošais, uz ko vajadzētu pievērst uzmanību, bērniņiem, ja viņš apēd 200 ml, mākslīgā maisījuma būs vieglāk noteikt, ja tie tiešām ir 200 ml mākslīgā maisījuma. Mamīte, kas baro bērnu ar krūtu, varētu teikt, ja bērniņš ir jau izsauc ātrāk nekā pēc 4 stundām. Vēl viens knips, kā pārbaudīt savu mazuļa gatavību ēšanai, ir pēc tā, kā uzvedas bērna mēlīte. Ap 6 mēnešiem nobriest bērniņa spēja taisīt līdzīgas kustības košļāšanai, kad sakoordinējas mēles kustība un rīšanas refleks. Bērns ar mēlīti nevis izstumj ēdienu ārā, bet to norīj. 4 mēnešu vecam bērnam pārsvarā ir attīstīts tikai zīšanas refleks, tāpēc bieži vien ēdiens vienkārši tiek izstumts no mutītes ārā. Mammu, es tam vēl neesmu gatavs! Pirmā papildus ēdiena ieviešanā jāsako vienkāršam principam – pakāpeniskai produktu ieviešanai. Pakāpeniskam princips jāievēro tāpēc, ka bērns nepazīst vēl ne dārzeņu, ne augļu, ne putras garšu. Viņam katra garša ir kaut kas jauns. Un tāpēc ir vajadzīgs laiks, lai pirmkārt viņš pierastu pie jaunās garšas, lai viņam tas produkts iegaršotos, un lai arī mēs varētu noteikt, vai bērns šo produktu panes. Ja pēc kāda jauna produkta nobaldīšanas mazajam ir citādāka vēdera izeja nekā parasti, apsārtis dubsītis, sarkani vaidziņi, apgrūtināta elpošana vai pat ēdiena atgrūšana, šīs pazīmes var liecināt par alerģisku reakciju. Tāpēc arī iesakām jaunus ēdienus mazajam ieviest ļoti pakāpeniski. Bet to, cik daudz biezeņa vienā ēdienreizē bērnam jāapēd, aprēķina pēc formulas. Tie ir 10 grami uz vienu bērna dzīves mēnesi. Tātad, ja tavam mazulim ir 6 mēneši, tad viņam būtu jāpēd 60 grami dārzeņu biezeņa dienā. Māmiņām jāatcerās, ka bērnam no pusgada vecuma kopējais diennakts ēdiena apjoms nedrīkst pārsniegt 1 litru. Bērna kuņģa fizioloģiskais telpums 250 ml sasniegs tikai gada vecumā. Pirmā piebarojuma pamats ir 3 produktu grupas – dārzeņi, graudaugu putras un augļi.
Līdz 7–8 mēnešu vecumam visi šie produkti pakāpeniski jāievieš bērna ēdienkartē, taču sākam mēs tikai ar vienu produktu grupu. Turklāt ieviešam tikai vienu jaunu produktu nedēļā. Latvijā vairums pediatru iesaka piebarojumu sākt tieši ar dārzeņu biezeni, jo liels procents bērnu pirmajos dzīves mēnešos diezgan strauji pieņemas svarā, un dārzeņi ir ļoti labs pirmais uzturs. Tie satur minerālvielas, šķiedrvielas, vitamīnus, turklāt tajos nav daudz kaloriju. Latvijas apstākļiem ideāli pirmie dārzeņi ir sezonālie. Piemēram, rudens sezonā ļoti labi ir ķirbji, kabači, tāpat arī puķu kāposti, parastie kāposti un kartupeļi. Paskatīsimies vienkāršas receptes, kā pagatavot pirmos dārzeņu biezenīšus mazuļiem no 6 mēnešu vecuma. Ņemam kabaci, vislabāk, protams, tādu, kas audzis pašmāju dārziņā vai tepat Latvijā. Rūpīgi to nomazgājam un nomizojam. Ar karotīti izgrabjam kabača sēklas un sagriežam nelielos gabaliņos. Dārzeņus vislabāk ir tvaicēt, jo ūdenī vārot novārās nost arī vērtīgās vielas, kas tvaicējoties saglabājas. Turklāt iztvaicēt dārzeņus var dažu minūšu laikā. Novārītos kabaču gabaliņus sablenderējam tā, līdz tie kļūst par viendabīgu putriņu. Vērojam, kā mazulis reaģē uz pirmo biezenīti. Ja viņš ar lapatiku to nogaršo un ar mēlīti negrūž laukā no mutes, esam trāpījuši desmitniekā. Pašu pirmo biezeni sākumā dodam tikai vienu karotīti. Nākamajā dienā jau varēs otru, un tā līdz vienā ēdienreizē bērns apēdīs tik daudz biezeņa, lai sanāktu 10 grami uz katru bērna dzīves mēnesi. Kā Tomīte šodien pirmo reizi ēd dārzenīti, kabacīti un ar visiem 5 arī. Un tev tīri labi garšo. Sandriņa ir labi sagatavojusi. Bet, kad ar vienu dārzeni mazais jau iepazinies, tad tam pievienojam arī pārējos pirmos dārzeņus. Uzlikšu vārīties dārzeņus. Kartupeli, burkānu, un tad kabaci un ķirbi. Lai visi vitamīni saglabātos, mēs vēram ar mizu. Pēc nedēļas kabača biezenim pievienosim ķirbi. Šos tvaicētu dārzeņu gabaliņus vienkārši kopā sablenderējam viendabīgā putriņā. Bet 3. nedēļā varam mēģināt mazajam iedot biezeni jau no 3 dārzeņiem. Gards biezenis izveidosies no kabača ķirbja un kartupeļa vai burkāna. Kartupeļus vai burkānus iztvaicējam, jeb novāram ar visu mizu. Ārsti gan neiesaka kartupeli vai burkānu biezenim pievienot pārāk daudz, jo tie mēdz būt alerģiski. Jā, pat Latvijā audzēts kartupelītis var mazajam izrādīties pārāk smags pārbaudījums pirmajā biezenī. Tas tāpēc, ka kartupelis satur cieti, ko vēl mazuļa organisms nespēja sašķelt. Taču nu ķersimies pie lietas. Kabačus tvaicējam mīkstus un sablenderējam trijotni mīkstā putriņā. Ķirbis piedos ēdienam jauku, saulainu krāsu, turklāt saturēs arī daudz vērtīgu minerālvielu un vitamīnu. Sākumā biezenītim jābūt pēc iespējas šķidrākam un konsistencei pilnīgi viendabīgai, lai tajā nebūtu mazu nesasmalcinātu ēdiena gabaliņu. Tā kā mazais 6 mēnešu vecumā jau var nosēdēt, sēdināsim viņu īpašā barošanas krēsliņā. Biezeni pasniedzam bļodiņā un piedāvājam mazajam pamēģināt ēst ar karotīti. Starp citu, arī mammas pirksts var kalpot par pirmo karotīti. Tas ir kas pazīstams un mīļš. Protams, sākumā mēs viņam palīdzēsim, taču ar laiku jau viņš pats iemācīsies karotīti noturēt rokās. Pirmo karotīti izvēlēsimies no plastmasas ar noapaļotām maliņām. Daudzas māmiņas bērna piebarošanai izmanto jau gatavos veikalā nopērkamos biezeņus. Pēc ārstu domām tā ir laba alternatīva tieši ziemas mēnešos, kad nav pieejami sezonālie dārzeņi. Mūsu dārzeņos jau vitamīnu daudzums ir samazinājies pēc jaunā gada. Tāpēc, ja tas dārzens ir rūpnieciski sagatavots uzreiz pēc ražas novākšanas, tur tiek tehnoloģiskais process ļoti uzraudzīts, un tāpēc mums ir lielāks cerības, ka tur ir vitamīnu vairāk nekā tagad tajos dārzeņos, ko mēs varētu patreiz sagatavot.
Ja bērns slikti pieņemas svarā, tad tieši putra būs tā, ar ko sākt pirmo piebarojumu. Parasti to ievieš pēc tam, kad mazais jau ir pagaršojis dārzeņus. Putras ir neaizstājamas pirmajā dzīves gadā, jo satur tā saucamos saliktos ogļhidrātus, kas pakāpeniski sašķeļoties organismā uztur noteiktu cukura līmeni. Līdz ar to bērns ilgāku laiku jūtas paēdis. Kā pirmo putru jāizvēlas tādu graudaugu putru, kas nesatur lipekli vai gliatīnu, piemēram, rīsi, griķi, prosa un kukurūza. Rīsi ir vismazāk alerģiski, viņi praktiski neizraisa alerģisku reakciju. Tur nav tā saucamā lipekļa, un principā visiem bērniem to varētu ieteikt kā pirmo biezputru, ar ko sāktu. Rīsu pārslu putru pagatavot ir pavisam vienkārši. 2 ēdamkarotes sausās rīsu pārslas uzbriedinam verdošā ūdenī un sakuļam blenderī. Pievienojam krūts pienu, lai sanāk viendabīga masa. Ja pievieno mammas pienu, tad putrai neliec klāt papildus taukvielas. Svarīgs noteikums, kas noteikti jāatceras, putrai, līdz pat bērns nav sasniedzis 1 gada vecumu, nepievieno govs pienu. Tāpēc, ka govs piena olbaltums ir biežākais alergēns šajā vecumā. Govs piena olbaltuma sastāvs ir pārāk apgrūtinoši priekš nenobriedušās urīna izvadu ceļu sistēmas, un govs piena olbaltums var izraisīt tā saucamo neredzamo asiņošanu caur žārnu traktu, līdz ar to veicinot mazasanības attīstību. Jūs pat neredzēsiet, ka tur ir asins pilītes klāt, jo tas viss notiek šūnu līmenī. Putru mazuļa uzturā ievieš tāpat kā dārzeņu biezeni. Sākumā tikai 1 graudauga putriņa nedēļā. Kad mazais būs apradis ar vismaz 3 veidu dārzeņiem, kas aizņems aptuveni 2 līdz 3 nedēļas, viņš būs gatavs arī putrai. Tās daudzumu dienā rēķina pēc formulas 10 grami putras uz 1 bērna dzīves mēnesi. Kad mēģinājām pašas pagatavot bērniem putru, maļot un blenderējot graudaugus, jāatzīstas, tas nemaz nebija tik vienkārši. Ar ko tad īsti atšķiras rūpnieciski ražotās gatavās bērnu putriņas, kam jāpievieno tikai ūdens, no mājas gatavotajām? Gatavo putru sastāvs ir sabalansētāks. Viņas ir bagātināts ar vitamīniem. Mēs parastās mājās gatavotās biezputras ar vitamīniem bagātināt nevaram. Pārsvarā mēs saņemam mikroelementus, šķiedrvielas un B-grupas vitamīnus. Vēl viens liels pluss gatavajām putriņām ir tas, ka graudaugi tajās ir atdalīti no lipekļa, kas izraisa alerģiskās reakcijas. Un tādā ziņā alerģiskiem bērniem, protams, piemērotākas un drošākas būs tieši rūpnieciski ražotās pārstrādāto graudaugu putras. Augļi ir tikpat svarīga bēbīšu uzturas sastāvdaļa kā dārzeņi un graudaugi. Turklāt no tiem var pagatavot veselīgus un ļoti garšīgus pirmos biezeņus. Kamēr bērns nav iemācījies ēst dārzeņus, tikmēr nevajadzētu dot saldos auglīši, cevišķi banāni, kas ir ļoti iecienīts mamiņām. Viņš arī ir visvieglāk nopērkams. Tāpēc, ka pēc tam bērnu būs grūti pārliecināt ēst mazāk garšīgu. Viņu garšas kārpiņas pretosies tam. Kā pirmos augļus mazulim izvēlēsimies mūsu pašu Latvijā audzētos bumbierus, ābolus, plūmes un avenes. Lūk vienkārša augļu bieziņa recepte, ceptu ābolu un bumbieru deserts. Ņemam sloksnīti pergamenta un izklājam ar to cepešpānu. Pārgriežam uz pusēm bumbierus un ābolus, izņemam sērdi ar sēklām un liekam pannā. Gatavojam cepeškrāsnī 180 grādos aptuveni 20 minūtes. Izskatās, ka vēl nav gatavi, jo, ja būtu gatavi, viņiem mize pašiem nāk nost. Kad augļi gatavi, ļaujam tiem nedaudz atzist.
Ceptos augļus liekam uz plātnes, starp citu, lielāki bērniņi no 9 mēnešu vecuma šādi pagatavotos augļus var droši ēst ar karotīti, bet mazākajiem tomēr pagatavosim tos biezeņa konsistencē. Ar karotīti izgrebjam augļu mīkstumu un liekam blenderī sakulties viendabīgā masā. Lūk, tāds izskatās pavisam dabīgs un veselīgs augļu deserts. Visvienkāršākais un ātrāk pagatavojamais augļu deserts būs banānu biezenis, kas bērniem turklāt arī ļoti labi garšo. Banānu vienkārši sablenderējam mīkstā putriņā. Šo pašu banānu biezeni ļoti labi var miksēt kopā ar putru. Arī augļu biezenīti 6–7 mēnešus vecam bērnam nevajadzētu saņemt vairāk par 10 gramiem uz katru dzīves mēnesi. Daudzas māmiņas uztraucas, vai mazais patiešām no tik niecīga ēdiena daudzuma patiešām ir paēdis. Pirmkārt, jāskatās, vai bērns no savas biezeņa bļodas negriež prom galviņu. Otrakārt, jāprēķina, vai bērns apēd 10 gramu piebarojuma uz katru savu dzīves mēnesi. Ja bērns apēdis 50–60 gramu biezeņa un tad griež galvu prom, skaidrs, bērns ir paēdis. Treškārt, skatāmies, vai mazais nav izsalcis ātrāk kā pēc 4 stundām. 6–7 mēnešu vecumā bērnam ir 5 ēdienreizes dienā, no kurām tikai 1 ir veltīta papildus piebarojumam, dārzeņu biezenim vai putrai. Pārējās mazais saņem mammas pieniņu vai maisījumu. Pirmajā dzīves gadā vislabākais rādītājs par bērna vispārējo veselības stāvokli ir, kā viņš pieņemas svarā. Ir noteikti vidējie rādītāji, kuros viņam jāiekļaujas. 4 mēnešos bērns 2-kāršo, bet 1 gada vecumā 3-kāršo dzimšanas svaru. Ja bērns ir nepilnvērtīgi paēdis, var sākties veselības problēmas. Tāpēc nevelti ārsti mazuli aicina nosvērt katru mēnesi, lai kontrolētu, vai bērns ir pietiekami un pareizi ēdināts. Laikā no 6 līdz 7 mēnešiem bērna ēdienkartē jāievieš visas 3 pamatproduktu grupas – dārzeņi, graudaugi un augļi, ko bērns saņems ikdienas. Otrajā ēdināšanas posmā, jeb laikā no 7 līdz 8 mēnešiem, mazulis ir gatavs 4. svarīgākajam produktam – gaļai. Kā pirmo gaļu, kas skaitās vismazāk alerģiska, varētu minēt jērgaļu, tītergaļu, truša gaļu. Bet arī vistas gaļa, ja nav ģimenē nekādas alerģiskas reakcijas, var izmantot arī to pašu lielopgaļu. Ir sevišķi jaunlopu gaļu neieteiktu varbūt māmiņu iecienīto teļa gaļu, tāpēc, ka teļa gaļa vēl nav pilnīgi nobriedusi gaļa un prasa, lai to bērnu organismu spētu izmantot, viņam ir nepieciešams daudz gremošanas fermentu, kas varētu arī pietrūkt. Gaļu mazuļa ikdienas ēdienkartē ievieš pakāpeniski. Sākam dot no 5–10 gramiem līdz 2–3 ēdienkarotēm dienā. Kad ar jauno produktu aptuveni nedēļas laikā bērns apradis, dienā būtu jāsaņem ap 60 gramiem gaļas. To dodam kopā ar dārzenīšiem vai arī tikpat labi ar graudaugiem. Vislabākā pirmā gaļa ir tītara fileja. Paskatīsimies, kā pagatavot no tās biezeni. Sasmalcinām fenheli mazos gabaliņos. Notīram šķēlīti ķirbja un sadalām kubiņos. Tā kā šos dārzenīšus saltēsim un tad blenderēsim, nav nepieciešamības tos griezt pārāk smalki. Liekam dārzeņus saltējamā katlā gatavoties. Sagriežam 1 šķēli tītara gaļas smalkos gabaliņos un liekam katlā saltēties kopā ar dārzeņiem. Kad gaļa izsaltējusies, liekam to blenderī un sakuļam homogēnā masā. Šādu izsaltētu sablenderētu gaļu var mazulim dot arī bez dārzeņiem,
taču ne visiem bērniem tīrā gaļas garša būs pieņemama. Tāpēc mēs pievienosim dārzeņus, fenheli un ķirbi un visu kopā sablenderēsim. Lūk tā! 7 mēneši ir laiks, kad mammas piena vai mākslīgā maisījuma apjomu var samazināt, lai mazais būtu nedaudz izsalcis, kad viņam tiek dots papildus ēdiens. Bērnam šajā vecumā vajadzēs 500 līdz 800 ml piena maisījuma vai krūts pienu dienā, un tā līdz pat 1 gada vecumam. Kāda tad izskatīsies 7-8 mēnešus veca bērna dienas ēdienkarte? Brokastīs tas būs augļu biezenis plus piens, pusdienās gaļa ar dārzeņiem bez piena un vakariņās putra, kam klāt dodam padzerties pieniņu. Nebūtu tik būtiski, vai bērns ēd 4 reizes dienā vai 6 reizes dienā. To praktiski bērniņš jau pats parādīs, cik bieži viņš grib ēst. Bet galvenais būtu tas, lai mēs to bērnu nepārbarojam, neiedodam vairāk. Mums priekš bērniņi nekas nav žēl, bet vairāk iedot nevajag. Protams, katram bērnam apetīti var atšķirties un arī ēdienreizes var mainīties. Būs bērni, kas labprātāk visvairāk ēdīs tieši vakarā. Galvenais, lai bērns būtu iemācīts ēst pareizi. Kurā diennakts laikā viņš to saņems, tas nav no svara. Šajā vecumā varam sākt ieviest jaunos graudaugus bērnu uzturā auzas un kviešus. Atceries, ka auzas mēs nedavām kā pirmos graudaugus mazulim. Par spīti omīšu uzskatām, ka kārtīga putra sanāk tikai no auzu pārslām. Auzu pārslas ir veselīgas. Auzu pārslās ir viens no lielākajiem dzelzs saturiem. Pēc proses tas auzu pārslas ir pirmais graudaugs, kurā ir vislielākais dzelzs saturs. Bet auzu pārslām ir tas mīnus, ka tur ir tas lipeklis. Ja mēs dodam auzu pārslas, tad ir noteikti jāskatās, vai bērnam nepūšās vēderiņš, vai nemainās vēderizē, vai viņš nesāk atpalikt svarā. Tiešām ir uzmanīgi jāskatās, vai tur nav pamatā celiakija. Lai pagatavotu auzu pārslu putriņu, sākumā pārslas rūpīgi jāsamaļ kafijas dzirnaviņās vai blenderī. Samalto auzu pulveri vāram ūdenī, līdz putriņa uzbriedusi, aptuveni 10 minūtēs. Govs pienu vai maisījumu šai putriņai nepievienojam, jo tas jau tā satur ļoti daudz kaloriju, bet mammas pienu kādu karotīti gan var. Auzas ļoti labi iet kopā ar banāniem. Tos sākumā sablenderējam un pievienojam pāris karotītes auzu putriņas. Visu rūpīgi sakuļam un gardā putra gatava. Astoņu 9 mēnešu vecumā saglabājam visas iepriekšējās ēdienreizes, taču mainām ēdiena konsistenci. Līdz 9 mēnešu vecumam bērns jau būs gatavs sēdēšanai savā barošanas krēsliņā, un viņam būs jau daži stipri zobiņi. Tāpēc mazais ar prieku mielosies ar ēdienu gabaliņiem, kurus var paņemt pirkstiņos. Pirkstiņēdienus gatavo no vārītiem dārzeņiem vai augļu gabaliņiem. Tās var būt vārītu puķkāpostu vai brokoļu rozetītes, ko mazais apēd ierastā dārzeņu bieziņa vietā. Mazajiem tie ļoti patīk, it īpaši, ja māmiņa ir pacentusies tos interesanti pasniegt. Tad, kad viņam ir zobiņi, viņš ļoti labprāt jau paņems pats rociņās, viņam arī jāpiedāvā mīkst apvārīti dārzeņi, ja? Jā, vai arī kāds siera gabaliņš, tāpat maizes gabaliņš. Ja? Viņš ļoti labprāt ēdīs, viņš iemācās darīt pats. Un tas viņam sagādā lielu gandarījumu. Ap 9 mēnešu vecumu mazais būs gatavs arī pākšaugiem. Tie satur daudz vērtīgu olbaltumvielu un vitamīnu. Ar pupiņām un dzirņiem nav ko pārspīlēt, jo bērnam var būt grūtības tos sagramot, taču biezenītī pakāpeniski tos var iekļaut. Paskatīsimies, kā!
Ņemam svaigu cūgaļas filejas gabaliņu un sagriežam plānās sloksnītēs, un pēc tam sīkos kubiciņos. Gaļu uzliekam vārīties nelielā ūdens daudzumā. Kamēr tā vārās, nomizojam vienu kartupeli un nelielu burkānu. Arī dārzeņus sagriežam mazos kubiņos. Saistīti zaļo pupiņu nomazgājam, nogriežam abus galus un sasmalcinām. Pievienojam sīki sagrieztus kabačus un mazas brokoļu rozetītes. Kad gaļa jau kādas 10 minūtes pavārījusies, liekam klāt burkānus. Bet, kad burkāni jau mīksti un tik sīki sagriezti, tie diezgan ātri ir gatavi, pievienojam kartupelīšus. Un tad jau arī pārējos dārzeņus, pupiņas, brokoļus un kabačus. Tas viss kādas dažas minūtes, lai pasautējas kopā, līdz dārzeņi mīksti. Izskatās kārdinoši. Gaļa ir tieši tik lielos gabaliņos, lai mazais tos spētu sakošļāt vai saspiest ar mēlīti. No 9 līdz 12 mēnešiem bērna ēdienkarte papildinās ar jauniem produktiem. Tā ir pilngraudu putra, makaroni un maize, kā arī treknās zivis, cietāki svaigi dārzeņu un augļu gabaliņi. Šis ir laiks, kad bērns mācās ēst pats. Tuvāk pie gada vecuma visi refleksi ir nobrieduši, lai bērnam piedāvātu jau cietāku ēdienu, nevairs tik mīkstu un saspaidītu. Cietais ēdiens šajā periodā sastāda ap 50% no bērna ikdienas ēdienkartes. Taču atceramies, ka vēl joprojām ēdiena diennakts devai nav jāpārsniedz 1 litru. Zivis ir ļoti būtisks omega-3 augstskābju, augstvērtīgu olbaltumvielu un viegli pārstrādājamas dzelzs avots bērna uzturā. Zivis satura arī daudz vērtīgu mikroelementu – jodu, fluoru, varu un cinku. Tie 2 produkti, kas izraisa strauju alerģisku reakciju. Tā ir zivs un rieksti. Tas sākās sēkšana, elpošanas problēmas. Tāpēc, ja ģimenē ir kādas aizdomas par alerģiju tieši uz zivi, arī ikri ir zivs. Tad labāk no šiem produktiem atturēties. Gan baltās, gan treknās zivis ir labas priekš mazuļiem, īpaši lasis un mēnca. Bērnam dodam 1 līdz 2 zivs porcijas nedēļā. Ielūkosimies receptē, kā zivi pagatavot tā, lai mazulim tā garšo. Ralfiņam jau ir gads un 1 mēnesis. Tad mēs varētu pagatavot kaut ko no laša, tad garšīgu otro ēdienu, sātīgu. Tas būs no laša makaroniem, spinātus ieliksim, brokoļus ieliksim un tomātus. Sagriežam laša fileju plānās strēmelītēs un sasmalcinam mazos gabaliņos. Novāram mazos makaroniņus. Rūpīgi nomazgājam pāris spinātu lapiņas, atdalām kātiņus un sīki sasmalcinām. Sadalām brokoli mazās rozetītēs. Un sagriežam pusi tomāta daiviņas. Tomātiem novelkam mizu un sagriežam mazos gabaliņos. Kad makaroni jau nedaudz pavārījušies, pievienojam tiem brokoļus un līdz ar tiem arī spinātus. Jau gandrīz mīkstiem dārzeņiem un makaroniem pievienojam arī lasi un ļaujam gardam sautējumam nogatavoties. Var pievienot arī pavisam nelielu šķipsniņu sāli un naža galu sviestiņu. Labākai garšai pievienosim arī sasmalcinātus zaļumus. Nu re, ūdens novārījies un pusdienas gatavas. Palūkosimies, kā Ralfiņam garšos. Garšo, jā. Tad, kad negaršo, tad iet viss pa gaisu. Garšo, Ralfiņu, ne? Vēl viena ļoti svarīga uztura grupa ir maize, ko ieviešam bērna uzturā no 9 mēnešu vecuma pa pusšķēlītei dienā. Maizī tāpat kā putrēm ir arī viena no svarīgām ēdienas sastāvdaļām. Jo jāatcerās, ka jau 9 mēnešos bērnam jābūs zobiņi. Viņš jau var sākt, un tie zobiņi, kad viņi nāk, viņi nies, un viņam ļoti labprāt, viņam labi ies pie
pie sirds kaut ko pagraust, tas labi masēs viņa sakairinātās smaganiņas, un tāpēc ir dažādi sausiņi, kas ir bagātināta kalcija, ko var bērnam piedāvāt. Šajā vecumā nevajadzētu dot pārāk daudz mākslīgā piena maisījuma vai krūts piena, jo mazajam pēdot sātīgo pieniņu nebūs apetītes kam nopietnākam. 600 ml piena dienā ir pilnīgi pietiekami šajā vecumā. Pietiks, ka iedosi rīta un vakara pieniņu kopā ar samīļošanu. Ja nu bērnam nav gūs pienu obaltumu nepanesības un vēdera izēja normāli un arī svara dinamika ir laba, tad, protams, nebūs jau nekāds noziegums pēc 9-10 mēnešu vecuma piedāvāt arī tos pašus jogurtus, kas ir tagad pieejami, ko tieši speciāli gatavot bērnam, arī tie paši biezpiena sieriņi, kas speciāli tiek gatavot bērnam. Tie ražotāji tagad gatavo trešos maisījumus, ja? Tie tieši domāt bērniem pēc tā gada vecuma, ja, līdz 2-13 gadiem, lai nebūtu uzreiz it kā jādod tas natīvais govs piens, ja, kur tomēr tā govs piena olbalto molekuli ir vairāk spējīgi izraisīt alerģiju nekā tā, kas ir jau tehnoloģiskā procesā nedaudz apstrādāta. No 12 mēnešiem bērns ir gatavs ģimenes uzturam. Ēdienkartē var iekļaut olas, govs pienu, krējumu, jogurtu, sieru, kāļus, bietes, redīsus un citus dārzeņus. Tāpat mazulis var sākt pagaršot arī eksotiskos augļus, kas iepriekš netika doti alerģijas riska dēļ, piemēram, meloni, citrusu un žāvētos augļus. Bērna maltītēm jau jābūt nedaudz pietuvinātām ģimenes uzturam. Ēdiena konsistence ir biezāka ar izteiktiem ēdiena gabaliņiem. Bērniņš gribēs piedalīties ģimenes maltītēs, tāpēc ierādi viņam goda vietu pie galda. Bērns visvairāk ēšanas ziņā mācās tieši no pieaugušajiem. Dažiem bērniem gribēsies pagaršot, kas ir mammas vai tēta šķīvī. Ļauj viņam to. Tāpat ēdienam var pievienot taukvielas, sviestiņu, nedaudz eļļas vai saldā krējuma. Ēdienam ir jābūt krāšņam. Ja? Tāpēc jābūt viegli apvārītiem dārziņiem, lai viņi nezaudē savu krāsu, ja? Jo bērns jau to krāsu atšķirs, ir sevišķi tad, kad pēc tā gada vecuma, ja? Kā mēs te skatījāmies uz šķīvīšu, ja? Un tas viss veicina ēst grib, ja? Spilgti zaļi brokoļi, ja? Maigi zaļi puķkāpostiņi, eleganti oranži burkāni. Ja? Tas veicina ēst grib, jo bērns ēd ar acīm. Ieskaties bērna uztura tabulā Māmiņu kluba video žurnāla brošūrā, lai uzzinātu, cik daudz ēdiena katrā ēdienreizē atkarībā no vecuma bērnam jāsaņem. Labu apetīti!